Lima 3 Queen Hotel, uzturu. YL3 Queen Hotel, šeit YL3 ATK, 59/6, klausās Lauris. Yankee Lima 3 ATK, Yankee Lima 3 Queen Hotel, vakar arī 59, ļoti skaļi, kā klājās, kā iet, kā dzirde. Brīnišķīgi, klājās ļoti labi, sestdiena pavadīja produktīvi. Līdz kādiem pēcpusdienai vēlai dienestā, un tad atpakaļ, tikko uzvarēja ļoti garšīgi steika, un jūtas īri labi, un esmu redzi pie kloķiem, klausos. Kā tev tur negais vēl nav Baldotē, Yankee Lima 3 ATK, Yankee Lima 3 Queen Hotel? Nē, sāk līņāt, bet par negaisu šo nevarētu nosaukt. Pagaidām nekas nezibiņo, mums vienkārši sāk tā lēnītēm jau kādu stundu gandrīz pamazām sāk līņāt, un tagad jau līņā diezgan, jau līdz, varētu teikt, nevis līņās, tikai sirgojas lotu klausos. Labi, pagaidām tad pasaukšu vēl kādu Yankee Lima 3 ATK, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Jā, YL3 QK, YL3 ATK, pagaidām 7-3 veiksmīgi. Visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel, Yankee Lima 3 Queen Hotel, uzturu. Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 3 Queen Hotel, dzirdu ļoti skaļi, kā parasti, 5-9, uzturu. Sveiks, Laura, YL3 QH, YL3 AD. Tev arī 5-9 trauciņu nav, traucējuma nav, brīnišķīgi klausās. Mazliet tur kaut kas traucē, kaut kādas stacijas tur, bet it kā laikam normāli, Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Nu nav jau ultraīstie viļņi, klausās. Ko tu teici? Nav jau ultraīstie viļņi, klausās. Nu jā, tie īsveļi, pareizi, jā, šis īsti jau domāju, ka tie ultra īstie viņi, Yankee Lima 3 AD, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Kā tev pagāja diena, ko jauni esi sastrādājis, kādi jauni kvadrāti? Kvadrāts man nav, es 6 metros, jūnija mēnesī es uztaisīju 57 QSO, bet telegrāfā. Uz 6 metriem. Jūnijā tagad ir tikai 2. Man vienkārši patīk klausīties, kā citiem mēs tas klausos. Nu jā. Yankee Lima 3 AD, Yankee Lima 3 Queen Hotel, šodien neko īpaši nestrādāju. Tev laikam nekas nesanāca, tikai vakarā kaut kādi 10 sakari bija 20 metros un tālākais bija Kanāda. Klausos. Jā, man 30 metros es pāri QSO šodien uztaisīju. Ar šo te pašu aptvērs priekš 80 metriem, ar var sakot vienus vidū, vācieši nāk baigi labi iekšā. Tādām labām no viņiem ir 5 vārti, tādām pat vēl mazāk, bet mazāk par 5 man viņi nedaudz. Nu jā, skaidrs. Labi, Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Es pasaukšu vēl kādu, lai te sapulcētu lielāku bariņu. Nu, kā attīstīties, kā dzīvot tālāk, kā labāk, uz augšu. Jā, varbūt tā arī vajadzētu sākt paklausīsimies, klausās. Labi, tad visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel, Yankee Lima 3 Queen Hotel, uzturu. Visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel. YL3 November Tango. Yankee Lima 3 November Tango, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Vakar Jāni, kā iet kā pājās, ko
šodien jauni esi sastrādājis, kādi jauni kvadrāti, 3 stūri, uzturu? Nu, man šodien nav kvadrāta nekāda, bet vismaz satikāmies, klausos. Nu jā, es domāju, ka kaut ko vajag parunāt te vakarā par kaut kādām labām tēmām, par kaut ko jaunu, par kaut kādām, kā attīstīties labāk. Yankee Lima 3, November Tango, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Yankee Lima 3, Queen Hotel, te Yankee Lima 3, November Tango. Labi, tad paklausīšos, ko citi stāstīs, klausos. Labi, tad visiem Yankee Lima 3, Queen Hotel, Yankee Lima 3, Queen Hotel, uztaru. Visiem Yankee Lima 3, Queen Hotel, Yankee Lima 3, Queen Hotel, uztaru. Visiem Yankee Lima 3, Queen Hotel, Yankee Lima 3, Queen Hotel, uztaru. Visiem Yankee Lima 3, Queen Hotel, Yankee Lima 3, Queen Hotel, uztaru. Nu, nebūs, laikam. Man priekš kolēģiem ir jautājums, vai kāds lūdzu no klātesošiem ir arī lūdzu piedalījies. No 21. marta blokapultē Latvijas radio amatieru līgai TY3 Alfa Delta. Lauris, pareizi saprast, ka neviens no tiem te nav līgas biedrs? Nezinu. Es neesmu līgas biedrs. Yankee Lima 3, Alfa Delta, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Ko tu teici? Yankee Lima 3, Alfa Delta, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Nu, viņš vēl sarakstot laikam esmu, bet, es domāju, varbūt, ka pie tārā numars līgas klausās. Es nezinu, es neesmu bijis. Es neesmu redzējis tos līgas noteikumus, ko un kā, kas ir jādara. Nu kā, vienu brīdi bija tā, ka 3 statūti stāvēja iekšā, un 2004. 13. un 20. Bet viņiem bija vienalga, bet varbūt, ka tur vēl kāds varētu būt. Nezinu. Yankee Lima 3, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Šeit Y3 ATK drīkst es iejaukšos uz mirklīti, klausos. Jā, droši. Es ieteiktu mums paiet vienu uz leju, jo tur 681 notiek kaut kāds Krievu-Ukraiņu karš. Man vismaz baigi sit cauri, klausos. Kāds tur cipars, uz kādu ciparu vajag pāriet? Uz 678 es ieteiktu. Labi, pārējām uz 6, 7, 8. Y3 Queen Hotel, šeit Y3 ATK, vai dzirdi? Jā, dzirdu, Yankee Lima 3, ATK, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Jā, paldies. Nu šeit vismaz tur diezgan blīvs par visu un iet uz karu ar saviem visiem šitiem te brīnumainajām dziesmām. Es nezinu, kā tu viņus nedzirdi, bet man viņi blaigi bliež cauri klausos. Yankee Lima 3, ATK, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Jā, tu vienā brīdī sākumā nekas tur nebija, bet pēc tam kaut kas sākas viss cauri. Jā, tā bija, jā. Yankee Lima 3, ATK, Yankee Lima 3, Queen Hotel. Tu esi līgas biedrs. Jā, es iestājos kaut kas. Vai diviem klausos. Kādā veidā tur var iestāties un kādi tur ir pienākumi līgas biedra Yankee Lima 3, ATK, Yankee Lima 3, Queen Hotel?
Nu, zini, kā es beigos pienākumus neesmu novērojis, jāsamaksā biedra nauda, ieej tajā mājaslapā, tur iesniegums ir pieejams. Tur diezgan skaidri uzrakstīts, kas ir jāizdara. Uzrakst iesniegums, atsūtīs jau to apstiprinājumu. Es tiktu bijis ar to vienu salidojumu. Nekāds cits pienākumus neesmu pildījis pagaidām klausot. Interesē, kādi tu pienākumi, kas tam jāpilda? Yankee Lima 3, Alfa Tango, Hotel, Yankee Lima 3, Twin Hotel, uzsver. Manā izpratnē tieši cik tu pats vēlēs kaut ko uzņemties, tad tu vari uzņemties. Es domāju, ka tas ir biedra nauda un citu nekādu tādu tā kā pienākumu, kas ir obligāti jādara manā izpratnē, kur nauda. Tas es neesmu pagaidām sapratis, ka būs klausot. Nu jā, skaidrs, ka būs jāpaskatās, kas tur ir. Labi, tad par ko varam parunāt? Par kaut kādiem DX-iem, Yankee Lima 3, ATK Yankee Lima 3, Twin Hotel. Nu jā, es jau, kā tev pat dienu teicu, es jau, tu jau te sauc, es jau baigi mazas sauc. Es piekopu tā, ka es vakarā piesēžos, vēl pusstundiņu paskatos, kas notiek. Nu, pārsvarā kaut kāds DX notiek, jo atceros, ka paņem DX balsī nenotiek. Kurš saklapēju to tūkstoši tajā ST8, viņā vairs iekšā nelienu. Un tad 15. Nu, pagaidām izstāst, ka pavakariem tajā, ka tā Greizona iestājās Dienvidamerika diezgan smuki nāk. Man gandrīz katru vakaru ir kāda Argentīna, Brazīlija, Čīle, kāda Urugvā iekrīt kaut kas tāds klausos. Nu jā, skaidrs, baigi labi. Ka tādas egzotiskas valsts piekrīt iekšā Yankee Lima 3, ATK Yankee Lima 3, Twin Hotel. Nu jā, kaut kā tā. Tā kā tas ir visādā ziņā, valsts ir baudāmāks process. Nē, tas ir 8 klapināt jau arī interesanti. Tā ziņa vairāk atkarība, kad datorspēle to spēlē un tas arī ir. Bet, nu, man godīgi sakot, vismaz pagaidām man to 1000 plus pietika ar to ST8 un pagaidām es labāk izbaudu tos balsu sakars. Tas bija īstenībā tas, ka mums to visu teikt ievies kaut kā tā. Y3 QH, Y3 ATK valstos. Labi, Yankee Lima 3, Alfa Tango Hotel, Yankee Lima 3, Twin Hotel. Pasaukšu vēl, varbūt vēl kāds kaut ko bija parunāts. Visiem, Yankee Lima 3, Twin Hotel, Yankee Lima 3, Twin Hotel, uzsveru. Es tikai kāds bija tā dēvai, bet drīkst uzdot jautājumu man Milan klausās. Droši uzdot. Vakar Nils, 5-9 tevi zīstus ļoti labi. Kāpēc tev interesi viesi paustāt? Un kādas lūdziņas tu redzi tajos paust sakaros un ko tu saki par sev saptiņu apmaiņu klausās? Jā, sveiks. Nu es katru teikšu godīgi, mani baigi neinteresē. Man interesē tas pats. Nu, kāpēc tieši paukstu? Es nezinu, man pat to varētu savādāk atbildēt. Es nekad nebiju, es to ST8, protams, atklāju un izmēģināju un sastrādāju to 1000, bet es nekad nebiju baigi domājis, kad es šito ieviešu, kad es kaut ko baigi citu gribētu nekā balstu. Man tas fascinē tas pats. Pats tā radio būtība, kad tu vari ar to krāsu sazināties ar Buenos Aires, man tas vēl joprojām fascinē. Un, tāpēc arī paukst. Kaut kā tā droši vien atbildi, nezinu, vai es atbildēju savu jautājumu. Lieto 3AD, lieto 3ATK klausos. Vai tu esi bijis Brazīļu kluba mājas? Nē, neesmu bijis. Nē, nu katrai valstī ir savi diplomi, kurus viņi izdod par zināmu skaitu QSO, vai no dažādiem rajoniem, vai tā, un līdz ar to tas ceļ vispār to adrenalīnu līmeni vēl asinīs, līdz ar to tu sāc palikt atkarīgs reizēs, klausot. Jā, es pilnīgi labi saprotu, ko tu saki, bet tieši tā daļa, kas man godīgi nevisai interesē, man nevisai vismaz pagaidām, tā droši vien vienmēr jāsaka. Man ne tie diplomi interesē, ne tur, tas
kas notiek pēc tam, diplomi un kaut kas, man tas nav īsti, nav. Pagaidām tas man neinteresē. Man pagaidām pats tas sakars interesē daudz vairāk par to diplomu. Teorētiski galā varētu būt kaut kam. Jā, protams, ļoti interesanti te ar kaimiņiem, ar lietuviešiem bija. Lietuviešiem ir bērni diplomi, kas ir tas ir. Viņiem tas work on Lithuania ir, un tad ir Pilskalnu diploms un tā, un viņam 2000. gadu tieši uztaisīja to programmu. Tiešām, praktiski automātā viņš ietiešām, ja tu esi jau zināmu skaitu Pilskalnu salā, vai zināmu skaitu kvadrātu, tev vienkārši pa e-pastu atsūta tā diploma kopija. Bet arī šāds sētnieks var sakot, nekādas popularitāti tur, it kā nevar ieraudzīt. Ja tu brauc pieņemsi uz 80 kvadrātiem un tā tālāk arī gribēs, un it kā paceļam brauc, un pēc tam atkal noplāk. Tas pats pie mums ir, ar vārdu sakot, lēbēt, bet Angļi tur uzņēmosies tepīt, varbūt tas kā var sakot, pie mums ir posta, ēterā, ar vārdu sakot, un tā tālāk. Tālāk ir posta, tas ir pakalni gaisā un tā tālāk. Bet neviens tam otējiem negrib neko tādu. Tur piedalīsies, jo mēs tas to nedarām. Un neviens, vārds sakot, mums neklījās virsū arī, un viens ir pats kas varētu būt. Pieņemsim, mēs ar Kristenu satikot Kristenu viens kolēģis grib uz Rīgu braukt un taisīt sakars no pirmā postas noborstas no pirmā parka, bet tas pirmais parks uz laukumā. Ko lai dara? Kā tu domā? YL3ATH, YL3AD un grupas. Es teikšu tā, ka es pagaidām īstenot līdz portatīvai darbībai neesmu nonācis, domāju, es par to esmu nonācis neesmu. Es gribu pabeigt savu ultra īspiņu mazo setapiņu, lai es vismaz FMā varētu ar savu mazo virziendarbības anteniņu pastrādāt. Ja sanāks viss sasaucies, pamēģinās tajā 15. datumā kaut ko tur sasaukt, piedalīties. Un, tas man ir pagaidām portatīvā darbība, man pagaidām ir pārdomu līmenī, nav man pagaidām nekā tā un neko darījis arī vēl neesmu. YL3AD un grupa YL3ATH. Jā, pēc YL3AD es esmu līdzīgā situācijā, kā tur no mājām, es it kā nevaru, man te liels grūtni līmenis, Rīgas repīteri, ar lielām pūlēm varu dabūt, rokā nosmausies, filtri jābūvē, vai kāds, vai tiktu vaļā no tā visu, tas arī netieku pats tajā repīterē iekšā. Ja tu jākrājies tiešām nauda 25-vatīgam aparātam, vai varētu vismaz turienu tur darboties, man ir pieņemts transfers arī uz 2 metriem, no 28 uz 2 metriem. Vienu brīdi strādā, ar vārdu sakot, problēma liela. Mēs saskatām Siguldā, mēs esam jau 7. Katrs laikā pa savu pusmesi, tad nekā tādu nav. Tālāk, bet aizstāt, tas ir pirms kaut kādai analīzai jābūt apakšā, es tā domāju, tad
vienkārši rokas vicināt, tad tālāk, nekas nesanāk. Kur tu domā no Baldonas, no tāda galva, no kuriem tā 15. piedalīties klausot? Jā, tieši tā, Baldoniem drīzāk, man ir pāris vietas, vai tas būs Riekas kalnā, vai mēs brauksim Svirtas kāpēc, vēl neesmu izdomājis, bet, tās ir reālākās divas vietas, kur es varētu pastrādāt klausos. Uz kāpu? Ir tāda vieta, Zvirgznes kāpa saucās, viņš ir kaut kāds 65 metru augurs, no tās izteiktas ļūdoņa palikums pie, netālu no Baldonas kilometri, mazie 11 no Baldonas uz Vecumnieku pusi braucot, uz Skaistkalnas pusi braucot ārā, YL3AD un grupa YL3ATK klausot. Jā, skaidrs. Varbūt kāds no mūsu, tagad šīs te grupiņas locekļiem, varbūt kāds ir lielāks IT speciālists visīt nekā parasts lietotājs. Jo, es no rīta te apsolījos, ka es pieliktu pieņemties pagājušā gada dalībniekiem visiem kvadrātus klāt, no kurienes viņi ir strādājusi. Jaudas pēc tam, protams, no tā ganākā QSO, attāluma varētu cik jaudīga ir tā stacija bijusi. Jaunajos noteikumos ir rakstīts aicinājums pilnīgi apsvērtas pielikt iekšā tomēr raidītājs tīklu, jaudu un antenu. Zviedrs pieņemsim saviem ikmēnešu vakiem, lūdzu vēl par kādai fotografijai un komentāram, lai pieliktu klāt, lai kādu, kaut ko jauku arī tie pārējie var palasīt. Pie mums jātiek visam tas tunim pāris, ne tikai jātiek, bet visam tunim klausot. Jā, man nav komentāri par šo, varbūt kāds cits kaut ko vēlās pateikt, šeit YL3ATK klausot. Jo, varēsiet pieņemsim uz Lietuviešu fórumu un tur īsajos vīļos paskatīties vienkārši uz norādītēm. Vienu norādītu viņi atsākījuši tālu, lūdzu piesakieties, kur jūs piedalīsieties. Ar vārdu sakot, tajos mačos, ar vārdu sakot, kuriem jūs būsiet. Tas mums ir tā kā, varētu to popularitāti celt. Jo citādāk, ja šādas te paši opcija pielikt Latvijas rādījumā pie Līgas mājaslapā, tā ir minimāla informācija par to, ka tur kāda stacija apmēram ir. Bet mačos tas noderētu. Tāpēc es jautāju, varbūt kāds zina, kā to visu realizēt, tas YL3AD kontakts. Jau neviena. Varbūt sakot, šidādas te ķēniņi ir taigi daudz, bet vismaz uzzināt, kas ir tie līgas biedri. Un sāk jau to parasti darīt no tā, kādu labumu tie līgas biedri dabū no tā, ka viņi ir iestājušies tur. Tajā organizācijā. Tad QSL birojas varētu būt ar atlaidēm, varētu būt arī tikšanās vieta. Varbūt kādas pieņemsim YL1A tagad ir Arvids, Kalnopilīs. Viņš viņu pielietoja savietojumā, bet, tā sacīdās, vārds sakot, prasa saimnieks. Vārds sakot, no kura gala lai sāk, nevar saprast. Tajā pašā 2024. gada oktobrī
Tur Kristaps visus it kā revolūciju uztaisīja bildīti, kur ar to, ko var piedāvāt šiem biedriem un tā tālāk, kādas problēmas ir. To bildi vēl tagad vecajā līgas lapā var redzēt. Tad jāaiziet uz valdes bildi. Pagaida kādu brīsniņu, parādās ar vārdsakot pulciņa uz nākošo bildi. Kliksini, tikmēr, kamēr tu kas redzi. Bet par to sarakstu mēs neviens nerunājam, klausās. Ko tu, Lauri, saki par to lietu? YL3, QH, YL3, AD klausās. Nu, ko es Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 3 Green Hotel, nu nezinu, tur jāskatās, jālasa, kas tālāk tur notiksiet. Nu, redzi, 3 gadi jau gandrīz pagājuši, bet nekas nenotiekās. Tai pašā laikā aizējām uz domu, mājas lapu, tur gribot pat iztūkot tev, kādu labumi, kādu apvienam bija, un tā tālāk. No tā lielā klāsta Ārvis noteikti ir aizņēmies ideju par veikaliņu un tēkreklēm un tā tālāk, bet arī ļoti minimāli. Nu, ar vārdu sakot, es esmu biedrs, es maksāju, un tagad es skatīšos, kas notiek tālāk. Nu, tā viss ir, to nācu nevar salauzt. YL3 QH, YL3 AD. Labi, Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 3 Green Hotel, jāpasauc, varbūt vēl kāds grib kaut ko izteikties. Kas 3 notiek vajag, to divām pa otru. Yankee Lima 3 2 Abava Ogre, Yankee Lima 3 Green Hotel. Labvakar, Juri, 5-9 uztaru. Jā, Laura, kaut kur arī 9 balsas klusē, bet no tās pārāk klusē sēsties nav klausās. Es pat domāju, vakarā patestēt radiostaciju, varbūt sapulcēt, kaut ko jaunu uzzināt, tālajiem tojiem sakariem uztaru. Nē, nu, ir jau labi, tagad es tikai vakarā tālā izplatīšanās, un tad te jau daudz visādi korespondenti, ja izdodās atrast labu vietu, tad ir labi. Tā, ka tu pašlaik it kā dzirdamība normāli ir. Klausās. Yankee Lima 3 Yankee Lima 3 Green Hotel. Kā tev klājās šodien ar kaut ko jaunu esi nostrādājis, kādus jaunus kvadrātus, trīstūrus, uztaru? Es to sešiem metriem piešķīju tur kaut kāda Eiropas rītāļi bija, bet to nekas jauns tāds nebija kaut kā no tālēteiksmes. Tā tālā izplatība jau būs izteikusies. Tā kā jāsaka, tagad skatīties būs uz no rīta, un tad teikt, būs viena mēģes ekspedīcija no Marianas salām, tad mēģinās tur klausīties, varbūt to tur var nostrādāt uz 6 metriem klausos. Jā, Yankee Lima 3 Abava Ogre, Yankee Lima 3 Green Hotel. Vakarā izdevās nostrādāt ar kaut kādiem 10 amatieriem. Tālākais sakars vakar bija Kanāda 20 metros ap kādiem kaut kur pusē vieniem naktī. Bet vienos bija jāpārtrauc raidīšana, jo bija negaiss un zibeņoja, un tad nevarēja neko vairāk darīt. 2,5 stundas bija baigais lietas Latgalē. Jāskatās, jāuzvadās, protams, ja tur negaiss kaut kāds te labāk piesakāties vajag no pārējā laika var pastrādāt un strādāt, kas tev interesē, tas liekas, nu, teiksim, katrā mazliet ir savādāk, teiksim, tad jau ir daudz, kas ir nostrādāt, apkārtot to sakars parasti detaļas, meklēt kaut ko jaunu, nu, bet vienmēr kādā diapazonā ir kaut kas interesants, kaut ko tur atrast. Tā ka mums jau ir tālu, teiksim, viņam tāda amatieri ir kaut kur pasaulē, un kad jau vispār visu kaut ko ir nostrādājuši, ka viņam vairāk nav ko darīt. Nu, mums tā līdz tai stāvoklim diezgan patāls būšos. Nu,
labi. Yankee Lima 3, Yankee Lima 2, abala ogri, Yankee Lima 3, Green Hotel. Es patraucu klausās varbūt. Jā, es gribēju divus atsaukt, vēl ir frekvences jau nav. Jā, pasaules. Tā 3 ATK, Igrikel 2AO. Igrikel 2AO, šeit Igrikel 3 ATK, dzirdu 5, 9 un 20, klausās. Jā, vienmēr sakarā tur tie būtu reģistrējies, tad varbūt var kaut kādas mazas padomas, varbūt kaut ko ieteikt. Tātad, nu, iespējami virzieni tev varētu būt tātad, kur tev varētu būt droši korespondēt, tas no šaujiem droši vien tur strādā LY2R, ko lokāts, tas viņam KO15 Viktors Šķera ir. Tad droši vien, ka es strādāšu arī, ja viss būs labi, tātad no KO16 Delta Kilo, tad jāpakontrolē tur levels, tas virsvien, tur arī būs stacijas, tur Igrikel 2 KD vai ko KO37 ML, KO37 ko Igrikel 2 MZ. Tad, ja viss būs labi, arī viens droši vien, ka būs Igrikel 2 vai to KO16. Saujiet ir pieeja. Lokātiem saka, kā tu tur domā kaut kā datoru programmu izmantot, jeb kaut kā mēģinās papīra rakstīt klausās? Es kaut kādā logošu iekšā tur telefonā, kaut kādā programmā es ielogošu, pēc tam mēģināšu kaut kādu to failu izģenerēt. Un, nu, es saku, ja es visdrīzāk, es no Rietušām strādāju, tur man ir kā pieejami visi virzieni, Rīgu es redzu kā uz Delmas, un tad es redzu arī pa lielam pārējos, gandrīz vai pārējos visus virzienus, tā kā. Nu, es vairāk gribu tā izmēģināt, tur ir tāda. Man jau ir tikai FM stacija 145, tā kā. Nu, labi, viņi nav tikai 145, bet man ir antena tikai 145, tā kā to arī es pamēģināšu vairāk, lai es tehniski saprastu, kā man tas izskatās un ko no tā var dabūt ārā. Igrikel 2AO, Igrikel 2 ATH klausās. Kādu antenu domā lietot? Man ir KB9CV, tas ir tas fāzē barotais 2 elements, nu kaut kāds jāķi paveikt varētu to klausot. Nu, horizontālā poetrāsnī, protams, jā. Nu, es viņu varu pagriezt, man nav problēma viņu pagriezt, bet jā, nu, jā. Es varu pagriezt tā un tā, bet, nu, laikam jau lielākā strādāt horizontāli, tā kā noteikti strādāšu horizontāli klausot. Nu, tā mēs saku arī horizontālai, nu, varbūt tad pirms tam kaut kur WhatsAppā uz vietotu informāciju, kurs atrodies, un tad mēģināsim tur pagrozīties uz savu pusi. Tu redzi, kā pēc tām programmām lietoja, ka droši vien jau tu dators kaut kāds programmu uztiksi, no. Es pats lietoju to N1 web, ko tu valsts var lietot, kur nav jāmaksās. Nu, tad tur ir tā, ka tur ieliec to konfigurē, teiksim, salieto savus datus, savu lokātoru, un pēc tam, ja tev ir, tu zini korespondēt, tev zināms korespondēt lokātors, tev uzreiz ierakstīs iekšā, tev parādīs savu virzienu. Tev nevajag tas domāt, kur tu atnesi, kuru griezu. Un mēs to attiecīgi zināsim tāds, ka no turienes no balsās kaut kur strādāt, un mēs tad visiem tas uzstāsies un griezīsim atsevišķi to pusi, jo tur jau prezentēties 0,3 viņiem tur jau tas nav. Stāstīt iesvīgi daudz, ka vienaldzīgi ir jāmeklē, un tās antenas jāgrož, un tā tālāk, tā labāk jau zināt, kas ir gaisā klausās. Jā, nu es vēl salikšu, es pamēģināšu. Es neesmu viņu mēģinājis ar to funkciju uz, es saku, ka viņu telefonu vispār datorā es viņu esmu mēģinājis, ja viņi ir telefonu, es nezinu, tā, nu pasīsimies, jā, klausot. Mēs jau varam to sakarus pamēģināt jebkurā citā laikā, ja tev tur gatavs kaut vai, nu, es nezinu, vai kad es rīt būšu noteikti šeit uz vietas. Varbūt arī pirmie notiktiem trešdien, kaut kur nākošās nedēļas nokalēs, es uz to braucu uz Rīgu un vienkārši vajag atrast kaut kādu brīvu brīdi, man te ieslēgt tos 2 metrus un pagriezt tāpēc, tur nav liela problēma klausās. Tu no Rīgas strādāji, es pareizi saprotu klausot. Nē, es nestrādāju no Rīgas, es strādāju pēc no Lietuvas robežu piezares.
Sapratu, jā, ok. Nu, jā, tad, jā, varam mēģināt kaut ko saskedžulēt kaut kādu dienu, jā, klausos. Vispār, kad es skatos, tad vienkārši dot viņu kaut kādu multimoduli jau visu datoru, tad ir kārtībā vienkārši pārslēgties, ieslēgt rotēcīgos aparātus, tas var vajadzīgs. Jā, skaidrs, labi, es noteikti padošu ziņas, kad te būšu stāvus. Es kaut kad noteikti gribu arī pats testēt, tām sacensībām man te visu. Es neesmu vēl to pasniedzu mēģināt to visu salikt kopā un testēt un to barošanu, tā kā man tas viss, it kā viss ir, tas nav vēl izmēģināts dabā. Tā kā es noteikti padošu ziņas, YGL2O, YGL2 ATH klausas. Kāds raidītājs plānojas? Man ir Jēklu rokas stacija S5D un man ir tas Italī patīk. Kaut kādas 30 vatus, 30 līgas Amerikas nēs, bet kaut kādas ap 30 vatiem vajadzētu nākt ārā klausot. Es domāju, ka tas ir pietiekams. Es domāju, ka sakārtos var būt garantēt šakā tādā veidā. Nu, tāpēc tas ir jāskatās. Kaut kur tā iebraukt kaut kur traukt. Tā varbūt vieglāk kaut ko cenīt, kaut kādu mobīlo staciju, lai tur viss tie 40 grosi būtu ienākt kaut kādā kastē iekšā. Tad mazāks ir vajag tos visus sadaļas ar savienotās taisnīgi. Bet to labi, ka šis to tad liekas kopā un mēģinās. Jā, es padošu ziņu, jo man jau atkal ir tā, ka man šim pasākumam vienīgais variants ir izbraukt. Man no mājām ar to nav ko darīt. Es tādā bedrē dzīvoju, ka es varu laimīgi 80 metros un 50 kādu parunāt, bet upe iztriļos, kaut kādā brīnumainā kārtā es varu sasniegt Rīgas repeaterus, bet tas arī ar to arī viss beidzās. Neko cik, no šeit sasaukt nevar klausot. Nu, tas jau nav, tas jau praksē kādreiz jau tika lietots, vai jau trīsos ziņos. Partnerē jau kādreiz trūkāja kaut kur tā pa augstākās vietās, kas tam izrādījās iemācījumi arī strādāt to savā mājā, no sociāldarām vietām. Un tagad tā, katrs skatās, kā viņam iznāk, ko tur izdevās uzbūvēt. Vairāk jau tā īpaši nebraukā, bet tā braukāšana vispār interesanta un laba lieta. Labi, sakim, 3 šodien ejot ar līdzākošā sakarību. Gribēltīs ATK, YGL2O. YGL2O, YGL2 ATK, pagaidām testi. Un tas mums tur tālāk vēlāk pateikt, Laura, tikai pie tevis lūdzu. Jā, te Inķi Lima 3 Kvinkatel. Es arī varbūt domāju piedalīties tajā sacensībās, tik es nezinu, kurā vietā es būšu, vai es būšu Latgalē, vai būšu Mavirbē, bet man arī ir rokas stacija ar 5 latiem, bet jāgīja antēna vai kaut kas man izdosies, kaut kāda toņa stādāšu, kaut kāda skatu toņa uzturu. Šeit arī tā, ja tu strādā Latgalē. Tad tev jāskatās, tur tas Rezektas virziet uz Ikrakau 3NT un Paulu virziet kaut kur tas Ikrakau 3NG. Tā kā ķetāts drošāk korespondēt, tu te Olūksnes virziet drošāk ar Olūksni varētu strādāt. Bet mēs 5 vārds tur jau nav daudz, teiksim, tur jau pāris pa Latviju, kā tad es varu pārvilkt, var nepārvilkt, drošāk jau būtu. Ja tas reiz kaut kur orientētos uz kaut kādu varbūt to automatīku stacijas tādu variantu, tad ar vienā kastīte nelielais kaut kādi 30 vārds apmēram klausoši. Nu jā, ja es būšu Latgalē, bet jā, Mavirbas pusē, skatu tonis ir kaut kā. Cik tālu, kādi tur būtu korespondenti, ar ko tur varētu nostrādāt uzturu? Nu, kaut kā zini, tur tajos, tur jau būs kaut kur tajos bākās vietot, strādās ar Ikrakau 3G, Ikrak parasti kaut kādā bākā tur ierot. Nu, es parasti tuvākais arī KU 16, kā es varu no virziet tur skatīties, kaut kur kontrolēt. Nu, jāskatās, kur tur var tikt augstāk. Kaut kā jau tur, tas kaut kas bāk jau jūrā iekšā, tur jau tur netiks, tur nekāda labuma nav, tāpēc, ka tur ir tur apdēts augstens nelielu priekš ūtrīs, ja viņiem vienīgais ir tā bāku dienā, tā kolkas bāka varētu būt laba visi, ja viņiem strādāt, bet priekš ūtrīs, ja viņiem tur nekā laba nav. Nu,
paskaties, katrā gadījumā tur ir kaut kādi korespondenti gan no Latgales, gan no šitās Kurzemes, kaut kāds visiem var atrast. Tev ir no Kurzemes, tur strādās, es nezinu, kā tur, es vietas tur jau vairāk, ja es biju strādās ar tiem. Es neesmu īpaši novērojis, ka viņi tur kaut ko darīt. Bet katrā gadījumā tur piedalīsies visi, kas var strādāt mūsu Igauni tur varētu būt. Bet tu man tikai šaubas, vai tie 5 vati pietiks klausās. Nu jā, jāmēģina jātestē. Jeņķi Lima 3, aba Vogri, Jeņķi Lima 3, Klienkatel. Kā tur sanāks, nevar saprast, vienkārši jātestē, jāeksperimentē, ka jau izdosies. Galvenais kaut kas jādara. Kāda antena plāno? Jagi vai nu 3 elementu, vai nu 9 elementu. Uzvaru. Labāk jau 9 elementi, 3 elementi, pēc jau tā vairāk vietējiem sakariem, ja 9 elementi būs, tad jābūt ieklājīgi. Tad tev vienkārši tas pats varbūt, tad paskaties tos virzienus. Es jau par lielam apmēram teicu, mēs jau varam arī tikt, es tev varu pateikt tāds. Varbūt tāds drošāk būs korespondents, kur uz virzienos antenu griezt, un tad jau man būs vieglāk strādāt. Labi, Jeņķi Lima 3, Jeņķi Lima 2, aba Vogri, Jeņķi Lima 3, Klienkatel. Bet, ja, piemēram, Rīgā no 4. stāva uzliek Jagi antēnu, tas ir rietumu virzienā, 4. stāvs, kaut kādu sakarus var panākt, ja tur kaut kur tālumā arī kaut kādas mājas priekšā uzvaru. Parasti, ja mājas priekšā, teiksim, tev ekranē kaut kas, tad jau labi nav tev, jo tad caur viņi neies. Tev jau vajadzētu ultrīsē viņam tā, lai vismaz tuvākajā zonā tur nebūtu tāda kaut kāda redzami šķērši. Ja tev 4. stāvs, tev vajadzētu un tā mājām kaut kur tik pāri, teiksim, tuvākā zonā ir klausās. Bet ar Jagi antēnām tur neko nelīdzēs, uzvaru. Jebkurā gadījumā tas jau tev tas daudz maz jau tas ietēvi izplatīšanas taisnības, ka tuvākajā zonā, nu tev, ja tev ekrāns, ja tev būs māja priekšā, mājas siena, nu kāds viņam pēc cauri īsi netiksi, vai ne? Tev vajag tomēr pār pa māju juskiem, lai to savu staru klausos. Nu jā, saprastu. Nu, laikam vajag patestēt, lai saprastu, kā tur notiek, kā ir ar parasto rokas sacīs antēnu un kā ar Jagi vienkārši. Jāpatestē kādreiz labi. Uzvaru. Es saku, ka drošāk ir kaut kur no lauka apstākļiem un atrast kaut kādu ienauga kādu vietu, kur var pieņemt vai no tām mājām, kur ir ierast strādāties, ja izbraukamot uz kaut kādu augstāku vietu. Nu, katrā gadījumā vajag mēģināt tev tā pierast apmēram radīsies priekš klausām. Labi, paldies, Jeņķi Lima 3, aba Vogri, Jeņķi Lima 3, Klienkatel. Pasaukšu vēl kādu, varbūt kāds kaut ko grib pastāstīt. Uzvaru. Labi, 7-3 visos. Labi, 7-3. Visiem, Jeņķi Lima 3, Klienkatel. Uzvaru. YL3 ATH, TYL3 November Tango. Jeņķi Lima 3, jā, sauc ATH, es domāju, ka man ir labi, ja nepareizi, es sapratu, labi. Jā, es gribēju ar Nilu aprunāties. YL3 ATH, TYL3 November Tango klausos. YL3 November Tango, šeit YL3 ATH, nācies arī 5-9 ar lieliem plusiem, klausos. Labvakar, Nil. Nu, arī 5-9 ar plusiem. Nu, es vienīgais domāju, varbūt piebilst, es arī plānoju piedalīties tais 15. augusta sacensībās. Un visticamāk, labākais variants būtu WhatsAppā sarakstīties un virzienu varbūt. Un iespējams mēs varētu nostrādāt arī. Es atradīšos kaut kur Rēzeknes virzienā, klausos. Jā, nu es domāju, ka tas laiks jau ir garš, es noteikti jau skatīšos tos, nu cik jau man jau nav tik trausmīgi tāds bīns, tā antena, viņa jau man ir diezgan plaša, tā kā noteikti mēģinās, jā, un noteikti, nu, mēģinās to sakaru kaut kāds uztaisīt, tik es saku, es neesmu dabā viņu notestējis
Teorija ir viens, bet cik praksē tā dzirdēs, tas ir cits jautājums, ko mēs uzmanām. Tur vajadzētu pieregistrēties tajā O4 KST čatā. Jā, juriste tagad piebilda, ka vajadzētu tai čatā pieregistrēties. ON4 KST klausos. Jā, nu tāpēc, ka mēs ar visu sapulcējamies, tur jau notiek tā operatīvā frekvenču saskaņošana un tam līdzīgs, teiksim, tāpēc ne jau tur tais visi ukrīšas viļņos tur nevar uzreiz tā vienu atrast, bet tad, nu, tur tai ON4 KST čatā tur ir rezervies, kas tur ir, tur ar koordināciju notiek ar citiem igauņiem un lietuviešiem un ar zviedriem, tur tāds pasaules vai ne, un, teiksim, pasaka tur kaut kā derīga informācija, tā ka noteikti čatā vajadzētu tur, pierakstīties un būt no uz vietas. Kurš tas čats ir lūdzu pasaka vēlreiz? ON4 KST. Tas ir beigļu tur izsaukums signāls. ON4 KST tur meklētājā. Tātad vajag atrast viņu un tad tur uzlasīt, tur kādā veidā tur tā pieregistrācija notiek. Ok, paldies, es paskatīšos noteikti, jā, paldies. Arī kaut kāda kārtība, es nezinu, ko tur viņš vajag kaut ko paveltu jau darīt tur. Bet tie, kas mēs nepastāvīgāk tur atrodamies, tad es tur kaut ko es viņam tur pišķīt, tur cik trasas ir samaksājis un tam līdzīgs. Bet nu tad tajā izpētiet, tad viņš jau tos visus nosacījumus, es tur es aizklausās. Jā, ir jau 2 AO, paldies, sapratu, paskatīšos noteikti, jā. Jā, nu, mums rīt ir tāda lieta, ka daudz visu kaut kā nezināmā, tur antena virzieni un frekvenci jāatrot un tā kā tie tur aizgriezušies, vajag sagriezties kopā, tā ka tas tāda informācijas apmēķi un laika gala viņa tiek ultrīsos viņos pielietot agrāk, tur nebija internets, tur vēstules rakstīja un visās citādi visiem viņiem sarunāja. Un tagad tas virtuālā koordinācija ir visiem viņiem. Nu, vienīgais ir tas, ka tā sakara informācija konkrēta ar sakara gaita netiek pārrakstīta, pārraidīta, vienkārši tiek ir kaut kāda papildu informācija, frekvenci tur visiem, nu tā tālāk. Labi, 7-3 visiem. Jā, 7-3. YL3NT, YL3ATK. Nu tas jā, noteikti, kad arī testēšu, kā jau te runāju, Rauli, kad testēšu, tad ir arī padošu, tad var arī notiesties, kas notiek ar sacensībām, klausās. Jā, YL3ATK, YL3 November Tango. Es domāju, jā, nu tas čats ir laba lieta, bet vienīgais, ja tur uz lauka kaut kur varbūt būs grūti sarakstīties. Tā kā varbūt izdevīgāk būs WhatsAppā atsūtīt kādu ziņu, klausos. Jā, tā. Es kad testēšu jau kaut kas noteikti taisnos no izdarīt. Vismaz vienu reizi, tā piesaišos padošu viņu. Bet tajā kopējā čatā noteikti testēšu iekšā. Jā, un nu, tā čatā pieregistrēties noteikti ir vērts un patestēt otrdienās. Katru mēneša pirmajā otrdienā var patestēt arī klausos. Jā, tas atlaicam. Kā pirmajā otrdienā bija UHV vai bija, nu, 104 vai 4-3? Kura bija pirmā, kura bija otrā? Es neatceros tagad pārmēr. Pirmajā, cik es atceros, bija 2 metri klausos. Tagad laikam ir pirmā tūlītās šonedēļ, varbūt ir izlasījis. Labi, ja kas tad es padošu ziņu, YL3NT, YL3ATK. Tomēr aktivitāti jautāju. Es jautāju par tām otrdienām, kurā bija kurs dienas. No 4. datumā pirmā otrdiena būs 2 metri. 15. būs 70 centimetri. Un 13. būs 6 metri, un 18. datumā būs 23 centimetri. 2 metri 4. datumā pirmā otrdiena. Jā, sapratu, paldies. Tur jau var mēģināt. Jā, tur arī tad mēģināt, jā. Cerams, izdosies salikties, kad jau padošu ziņu. Jā, YL2AO, YL2NT, šeit YL2ATK, pagaidām tad droši vien
dod atpakaļ vārdu Laurim. Yankee Lima 3 Queen Hotel, jā, klausos. Kas tas ir pa čatu, kā tur varētu tikt Yankee Lima 3 November Tango, varētu WhatsApp atsūtīt, kā tur varētu tajā čatā pierīstēties? Tā, nu es vienkārši aizsūtīšu tad to ON4KST, un tur vienkārši Googlē vajag pameklēt un ielogoties, iespējams, sākumā tajā web interfeisā, pēc tam var atrast arī uzlikt aplikāciju datorā, bet nu tur bišķi jāpalasa, kā pašam arī būs, klausos. Jā, labi, atsūti Yankee Lima 3 November Tango, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Varbūt arī mēģināšu piedalīties. Ja mēģināšu eksperimentēt, gan jau kaut kas izdosies uztaru. Jā, YL3QH, te YL3 November Tango, nu noteikti izdosies kaut kas, jāmēģina, klausos. Labi, atsūti uz WhatsApp. Es tev pasaules, varbūt vēl kāds kaut ko vēlās parunāt. Yankee Lima 3 November Tango, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel, Yankee Lima 3 Queen Hotel, uztaru. Visiem, Yankee Lima 3 Queen Hotel, Yankee Lima 3 Queen Hotel, uztaru. Yankee Lima 3 November Bravo, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Yankee Lima 3 Alpha Delta, Yankee Lima 3 Queen Hotel, vai tu vēl esi? YL3 kūpāsiet, YL3 kādēļ, jā, es esmu. Nu, disciplīna tomēr mums klibo. Man vienkārši radās doma, jāpameklē ir vecie ieraksti. Šī sistēma bija pirms interneta, kad grieza antenas, ar vārdu sakot, tāpatās, kā tagad 6 metros, pa 90 grādiem grozīja arī 2 metros un 70 centimetros. Tik pēc 15 minūtēm mainīja veids. Un tādā veidā meklē korespondentu. Tas ir, man viss ir interesantāk. Tur paskaties, man tagad jāpagriezis tur un tur man būs precīzais. YL3 AD. Yankee Lima 3 AD, Yankee Lima 3 Queen Hotel, Matija ultra īsi viļņi ir tāda tumša bildi, domāju arī, vajag mēģināt darīt un viss sanāk. Jā, Milām pieņemsim ieteikums ir tagad Parīt vakarā, 9 sauļu veicītājs apaļo galvenu uz 525. Varbūt, ka no mājas pilnīgi var dzirdēt to sauļu. Nu, un trešdienās tāds pats randiņš ir arī Alūksnes vīriem. Bet arī 525, viņi kaut būtu ap 9 vakarā, ar vārdu sakot, pirmdienās, trešdienās, ar vārdu sakot, ir Alūksnes, un sauļu vīri runā gaisā. Viņās gan jau tādās iepārnieku un tā tālāk arī skato savā starpā. Vienkārši ir vērts pārbaudīt antenas. Lauri, YL3 AD kontakts. Jā, ļoti interesanti, ka Saintrigē Yankee Lima 3 Alpha Delta, Yankee Lima 3 Queen Hotel, te jātais augšā normālāka antena un jāmēģina strādāt uztaru. Vēl Jānis ir dzirdējis, ka no rītiem Leite savā starpā arī runājās. Droši vien uz 525 vai 550, arī tur var tās antenas jau no rītiem paklausīties klausos.
Nu jā, es sapratu, tikai jāpieraksta, kurā dienā kas un kā strādā. Jeņķi Lima 3, Alfa Delta, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau. Labi, to jau visu uz pakstīšanās ir atradusi vecīgi, tikai dzēr pārsās. Ko tu teici? Nu, ar vārdu sakot, ja no groza antens, tad arī ir iespējams dzēr pārsās. Jā, sapratu. Jeņķi Lima 3, Alfa Delta, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau. Kā tev, Jāni, tā arī piedalīsies ultra īsajās sacensībās? Es nevaru vēl izdomāt, ko darīt, jo 6 stundas man pišķiet pa garu, un tā es varbūt uz kāds kalniņš jāizēja arī, man pišķiet pamēģināt, bet būs Rīgā vismaz kaut kādi korespondenti, bet vienam kilometru par 5 matiem stabilu var strādāt, bet Rīga ir kursa un tukša. Amatieri pierakstīsies, nu, ko tiem darīt, Jeņķi Lima 3, AD, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau, nav nekas jādara, vienkārši vajag strādāt un viss notiksies, viss sanāks, uzturu. Nu, kamēr YL2 beigās, tad vismaz dzirdēja man teikt, no figūru. YL3 GU, nu, bet tad viņš gan no zilajiem kalniem gāja. Brauc ar vārds nesot. Vienkārši ar 3 elementu anteni mēs te varējām mierīgi sarunāties savā starpā. Tā kā, nu, iespējas ir, tikai jāmēģina klausot. Nu jā, man pagaidām uz 2 metriem ir 3 elementu antena, Jeņķi Lima 3, AD, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau. Ko es ar viņu varu iesākt, cik viņa ir efektīva? Nu, 6, 7, 10, jau apstiprinājums, noteiktējā ikdienā, klausot. Jā, nu, var jau mēģināt testēt, jā, sanāk. Nu, 4 reizes pastiprina to signālu, klausot. Nu jā, labi, es vēl īpaši neesmu daudz izmantojis, jāmēģina jātestē. No pirmdien vai otrdien es atradīšu 3 elementu antenu, ko var 2 stundu laikā uztaisīt. Ar vārdu sakot, ar vienkāršiem paņēmieniem un sečari. Ar vārdu sakot, strādā un priecājies. YL3 QK, YL3 AD. Labi, tāpilti rasējums antēnas, Jeņķi Lima 3, AD, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau. Jeņķi Lima 3, AD, pasaules varbūt kāds vēl ir grib parunāt, varbūt ar tevīm. Visos YL klausot. Vai norādīsi klikšķi iekšā fórumā, un tad no failēm viņi varēs dabūt laukā, klausot. Jeņķi Lima 3, AD, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau, atkārtot, nesapratu. Ar vārdu sakot, pieejama informācija būs nedēļas laikā, klausot. Labi, paldies. Uzvaru. Labi, nu paldies par tādu apaļo galvu. Tūs esam bijusi gaisā un paldies Milam par atbildi un 73 rītiem. Tas ir YL3 Alfa Delta. Jeņķi Lima 3, Alfa Delta, Jeņķi Lima 3, Kvinka Tau. Labi, 7-3, jauku vakaru. 7-3. Jeņķi Lima 3, November Tango, Jeņķi Lima 3, ATK. Vai citas frekvences varbūt jau beidzam, vai turpinām uzvaru? Pretī nostrādājat. Ar ko pretī nostrādājam? Ar ATH. Jeņķi Lima 3, ATK, runā. Jā, es tā sapratu, jā. Es gribēju arī pateikt visiem paldies un atvadīties. Laurim ir sevišķi YL3 QH un grupa, šeit YL3 ATK, paldies 7-3. 7-3 minūtes.
Yankee Lima grupa, Yankee Lima 3 ATK, Yankee Lima 3 November Tango, Yankee Lima 3 Alfa Delta, Yankee Lima 2 Abala Ogrē, 7-3, jauka vakaru, jauka brīvdienas. Jā, tā ir spiestā panākt. Jauku vakaru un mēs turpmākam sakariem, Lauri. Y3Q5, Y3AD. 7-3 visiem. Frekvence brīvā.